Daudz cilvēku izmēģina laimi, lai dabūtu lielo vinnestu dažādās loterijās. Kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā? Ziniet, ir tā, ka es nekad neko neesmu laimējis. Absolūti neko, un tāpēc arī nepiedalos. Es domāju, kas ir gudrāk, tie var arī kaut ko laimēt. Nu, un jāskatās kādu loteriju. Vai jūs nu pat minējāt, loterijā ir jābūt gudram cilvēkam? Tur ir attiecīgi kaut kāda kombinācija, varbūt tā ir jāuzmin vienkārši. Es domāju, ka jā. Kad varētu tā būt. Ka varētu būt atsevišķas kombinācijas un varētu paveikties. Bet vai jūs prāt šāda iespēja ir kaut cik liela, teiksim tā? Ziniet, grūti pateikt. Es pateikšos no komentāriem. Un mūsdienās ir arī dažādas erudīcijas spēles, kur var tikt pie laimesta. Vai tās jūs piesaista kā skatītāji, piemēram? Jā, erudīcijas spēles, jā. Erudīcijas spēles, tas jau, ja saistīts ar laimestu, tad jau tur ir jābūt gudram. Ļoti gudram cilvēkam jābūt ir, kas ir, var sakot, orientējas visos jautājumos, un gan par mākslu, gan par kultūru, pārējiem kultūras jautājumiem, un var sakot, vispārējo tur, ir jābūt gudram cilvēkam. Un vai šīm spēlēm esat jūs kā skatītājs? Ziniet, jā, es šeit tad paskatos. VIP raidījumu pa pirmo, bet arī tā gadiem raksturu tikai. Arī paskatos. Kas šajā spēlē jums minētajā, teiksim, piesaist jūs kā skatītāju? Kad es tur minētu līdzi. Bet nevaram nosaukt to kas tu atbildi pats, kad var pateikt. Tas man vairāk piesaist. Un arī, ka kaut ko dabū zināt no jauna. Un vai gadās itin bieži, ka jūs minējums ir pareizs? Tā, kā 30% varbūt. Nevairāk. Sakiet, lūdzu, vai jūs esat piedalījušies kādā loterijā? Nē, es piedalījušies. Nekad. Nav bijusi tāda interese? Nav bijis tik interesants piedāvājums. Tiešām neesmu. Mūsdienās var vinēt gan grāmatu spēkos, gan momentu loterijās. Tas nebūs saistoši? Man nav ticamība liela. Kādēļ nav šī ticamība? Nezinu. Varbūt, nezinu. Pasakām kādreiz ļoti labi ticēju, bet loterijām nē. Loterija, jūs prāt, tātad pasaka? Es domāju, ka varbūt reklāma nav pietiekoši man uztrāpījusies tik interesanti kā pasakā, kad man gribās noticēt, ka būs kaut kas brīnišķīgs. Jā, varbūt tāpēc. Piemēram, tāda lieta kā super bingo un tam līdzīgas loterijas, ko var redzēt arī pat masu mēdījos. Viņi ir tik bieži, ka tur man nav nekā ticamība. Un tas liekas tik skaitliski un bez romantikas. Kam jāmaksā par kaut kādiem skaidriem. Vajag ieguldīt kaut kādu romantismu, kaut ko pievilcīgu. Es domāju, vecākām sievietēm noteikti vajag kaut ko pievilcīgu. Jā. Tātad kāda loterija būtu interesanti jums? Kas tur būtu jābūt? Minēt romantismu. Tur būtu jābūt tā, kā, piemēram, kāda pasaka, ka mēs lasām un tad viss tas romantisms un ar labām beigām. Un mēs jau zinām, ka tās beigas būs labas un mēs tam noticam. Kaut arī mēs pat zinām, ka dzīvē tā nebūs, bet mēs lasām šīs pasakas un mēs par viņām iegūstam prieku un baudījumu un mēs arī par to maksātu, labprāt, ja tas būtu. Bet ir jau dzirdēts, ka ļoti liela laimes arī pasaulē ir bijuši. Ticamība tomēr nav? Jā, es esmu dzirdējusi, protams, bet jā, tas man liekas kaut kāds 1% pēc kaut kādiem daudziem miljardiem. Tas liekas vienkāršam cilvēkam neizdosies. Mūsdienās ir dažādas loterijas. Vai esat piedalījies un bijis interesi par viņām? Dažreiz bija interesi, bet tur vajag tādu noņemšanos, lai var ko iegūt. Ja tekoši par spēlēm mocies cauri, tam jau iet labāk kaut kā izdomāt. Kas jauns iesācies, tam jau kā tā ir.
Kas tur, jūsuprāt, kaut kas īpaši jāmāk? Es nezinu, es vispār nav lietas kursā, tāpēc es maz piedalos tādās lietās. Nu, teiksim, ir mūsdienās gan momentu loterejas, kur uzreiz zina atbildi, gan arī, nu, teiksim, grāmatas pat jāpērk un var piedalīties. Jā, ir tāds, ir. Es piedalījos, nav absolūti nekur tādās. Kādreiz bija tās, kādreiz piektās, kādreiz bija tāda loterijas, citu kapeikas maksāja. 30. Jā. Tur gan sekoja tekoši līdz pirku un sapirku kaudzēm, bet zaudēju mūžīgi. Tur nekas nav, man būs citam. Pat nevinējāt neko? Ir par tos rubulus, ja bija gandrīz tekoši bija. Bet tā kā vairāk ir, nu ne. Un vai ir jūsu paziņu lokā kāds, kas arī kaut ko reāli ir vinnējis? Es nav dzirdējis tādu lietu. Nu vispār, kas tur uz laukiem, viņam daudz nodarbojās. Varbūt pat dzīve arī ir liela lotereja. Tā jau gan dabīgi, ka ir. Mūsdienās loterejas ir daudz un dažādas. Vai arī jūs piedalāties? Nu, pamatā nē, jo loterijā neveicās. Līdz šim vismaz nav veicies. Ir jau pieredze tātad, ka nē? Nu, pieredze nav liela. Vispār cenšos nepiedalīties. Kādā loterijā pamēģinājāt laimi? Tas bija kādreiz vēl sportlotā. Nu, vairāk par dažiem latiem nav vinēt. Tad jau bija rubļi tos laikus. Un ar to pietika, lai šai nodarbē mest mieru. Jā. Un vispār jūsu vērtējums. Loterejas taču ļoti dažādas ir. Protams, ir un daudz cilvēku piedalās. Ja nepiedalītos, tad arī viņas nebūtu, protams. Tāpēc arī viņas pastāv. Daudz piedalās. Kā jūs domājat cilvēkiem, kas būtu interesantāk? Momentu lotereja vai kāda savādāk? Nu, tas pēc katra izvēles. Mūsdienās mēs pat pērkot grāmatas varam piedalīties loterejā. Nu, šodien ir plašs iespējas, jā. Vai jūsu paziņu lokā ir kāds, kurš ir saņēmis kaut cik lielu laimes? Nē. Nav. Vai vispār loterejā, jūsuprāt, pastāv kaut cik reāli iespēja vinnēt? Droši vien jau kad ir jau cilvēki ir vinnēt, tas arī. Tur ir jābūt laimei, veiksmei, kam jūsuprāt? Nu, protams, viss nosaka veiksmi. Un maz saziņas līdzekļos mēs varam vērot dažādas prāta spēles, kurās arī var iegūt naudas balvas. Kā jūs vērtējat tā? Nu, kaut kas ir jāzina, lai tur piedalītos. Protams. Nu, es domāju, ka es pozitīvi vērtēju. Vai jūs viņus arī skatāties? Kā tos? Ko gūstat? Nu, interesanti vienkārši paskatīties, cik gudri ir cilvēki. Un pašam izziņai? Arī izziņai, un bieži vien jau ir arī tā, ka ir jautājumi, ko pats arī zināt. Jūs un loterejas, vai piedalāties? Dažkārt mēdz piedalīties momentu loterijās. Kāpēc tieši šīs? Nu, tās ir visātrāk tad uzzināt, vai tu esi kaut ko laimējis vai nē. Jo dažkārt nav laika vienkārši tādām garākām, pieņemsim, superbingo vai tās tādām. Un šī momentu lotereja, vai ir arī kāds laimes trāpījies? Nu, laikam vairāk par 2 latiem nebūs. Nu, tātad, vai ir jūsu paziņu lokā vēl cilvēki, kuri piedalās? Jā, mans tēvs bieži piedalās šajā superbingo. Nu, īpaši arī nav veicies. Un superbingo mēs varam vērot arī masu saziņas līdzekļos. Vai skatāties kolektīvi mājās? Jā, to gan. Un kas tieši piesaista šajā loterijā? Nu, ir interesanti paskatīties, kā citiem vismaz veicās, ja ne pašiem. Jūsu vērtējums, cik liels varētu būt tas procents, ka tas laimēs tiks tieši jums? Nu, man šķiet, ka ļoti minimāls, jo lielākā daļa, man liekas, Latvijas piedalās šajā loterijā. Un nav tas laimes daudzums tāds, kā varētu pietikt visai. Ir arī slavenais Vikings Latvijā. Kā to vērtēt? Nu, to es neesmu skatījies. To es īsti nezinu. Un ārzemēs, ka loterijās laimēst ir daudz miljonu
naudas vienības? Nu, par to ir dzirdēts, jā, bet, kāda ir iespējamība, ka varētu tieši te trāpīties? Arī šajās momentu loterijās ir diezgan liela laimes, bet, nav īpaši gadījies. Vai tur ir jābūt kādai īpašai prasmei, kādai zinībai, lai izzinātu un atrast šo pareizo atbildi? It kā ir arī kāda tā laimīgā, bet, tur, man liekas, ir ļoti liels cipars ar šīm laimīgajām un arī tikpat ar tam nelaimīgajām biļetēm. Tā kā īsti to nevar zināt. Pie laimes mēs varam tikt arī prāta spēlēs mūsdienās. Vai tas ir interesanti jums, teiksim, būtu interesanti piedalīties vai skatīties? Skatīties, es skatos, pieņemsim, tagad ir paņem, cik tur 10 000, 100 000, vai. Bet, šķiet, ka daudz jau tur neko var nevinē. Bet, skatīties patīk. Tas ir diezgan interesanti, ir kaut ko jaunu var uzzināt pats. No tā, ko līdz šim vispār nebija nejausmas, vai ne? Tieši tā. Vai jūs, prāt, loterejas varētu būt veiksmes stāsts? Mums ir tāds žurnāliņš leģendas, un tur tieši tagad ir raksts par loterijām. Un tas veiksmi tur palasot, tur liekas, ka varētu gan būt. Tādus miljonus cilvēku ir laimējuši, bet es nekad neko neesmu laimējusi, tāpēc es domāju, priekš manis man liekas, ka nē. Un vai šī stāstā bija šis laimes, pamatojums? Es nezinu, man liekas, ka tā ir vienkārši veiksmi. Tas ir liktenis, tur neko savādāk man tā šeit nevar pateikt. Es nezinu, tur nekad neviens nevarēs zināt, vai viņi tiešām laimēsies vai nelaimēsies. Tātad pati vispār neesmu piedalījusies? Nevar teikt, ka neesmu piedalījusies. Esmu, bet nekad neesmu neko laimējusi. Un kādā piedalījies? Mēs kādreiz skolu, tad, kad pirkām skolas preces, tad, kad gājām uz skolu, tad vienmēr bija uz 1. septembra visādas loterijas. Un nekad neko nelaimēja. Tās bija tās loterijas. Man mamma ir spēlējusi visādus super bingo un visu kaut ko tādu, bet arī nekad tā īpaši neiet. Un, teiksim, šo loteriju izlauzes masu mēdījos skatīties ir interesanti? Kādreiz tas bija mums pat tāds ģimenes rituāls, ka mēs visi kopā skatījāmies, bet tagad kaut kā tas viss ir pajutis. Man šķiet, ka es nezinu, kāpēc. Es pat nevaru pateikt, kāpēc tā ir, jo katram savus visādas darīšanas un vairs neskatāmies. Bet vispār jā, tā globāli vērtējot. Un pie laimes var tikt arī erudīti cilvēki, piedaloties dažādās erudīcijas spēlēs. Pilnīgi noteikti. Vienmēr esmu domājis, ka jāpamēģina, bet es nezinu, kaut kā nekad nav sanākusi tā lielā drosme. Jo man liekas, ka tās erudīcijas spēles tās ir tās īstās, kur tiešām var kaut ko laimēt, jo, erudīti cilvēki arī nopelna kaut ko. Bet vai jūs, prāt, negatavojoties, neapgūstot šīs zinības par dažādām tēmām, var maz piedalīties, vai tur ir jēga? Man šķiet, ka ja tu jau pats apzinies, vai tu tomēr spēji vai nespēji atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem, jo, erudīts cilvēks tieši tā ir tas, kas, bet to nevar iemācīties, to apgūst dzīves laikā. To 2 nedēļās izlasot 50 grāmatas tāpat nesagatavosies. Tā ir pieredze. Tā tas ir. Saka, lūdzu, kā tu domā tavam vecumam? Cik saistoši būtu piedalīties kādā loterijā? Es nezinu, piemēram, ja piedalās kādā tādā nopietnākā loterijā, jau tā. Un tad, kad, piemēram, tur ir kaut kāds, kad tur var laimēt kaut kādu, piemēram, kaut kāda nauda, ka tur var... Jā, bet, teiksim, pirms mācību gada pērkot grāmatas arī ir loterija. Jā, ir citreiz loterijas. Ir arī veicies kādreiz? Vienreiz ir veicies. Ko vinnēji? Kaut kādas latus vinnēja. Loterijas ir dažādas. Vai tu zini no pieaugušiem, kas arī piedalās? Vai pieaugušie piedalās? Jā, vai tu zini, kā starp taviem pazīstamajiem pieaugušiem? Mans tētis piedalās, vēl man oma un mans opis. Un kā viņiem ir veicies? Ļoti labi, vienreiz viņi tika studijā. Tas bija super bingo? Jā,
Super bingo. Un tu viņus redzēji? Jā, Kāda bija šī sajūta? mazliet dīvaini. Un vai laimests arī bija? Nē, nebija, nepaveicās. Nu, un, teiksim, tavs vecums un skatīšanās prātspēju. Vai tev patiks vērot viņus? Jā, man patīk, bija ļoti interesanti. Nu, kādu prātspēli tu mīli skatīties? Es nezinu, super bingo. Un no erudīcijas spēlēm? Es nezinu, tādu tagad nepatīk vairāk tā. Bet taviem vecākiem? Arī super bingo. Vai jūs arī pats piedalāties kādā no loterijām? Es loterijās nepiedalos, īpaši tā nē. Vispār nereizi? Nē, Tas nav saistošs priekš jums? nē, man nav tik daudz naudas, ko varētu loterijās likt to iekšā. Un no taviem draugiem, teiksim? Ir kursbiedri, kas Nārvisenā tur pērkot loterijas biļetes un tad tur kaut ko pildu, bet neko jau nedabūtu tāpatām. Tātad, cik liela varētu pastāvēt šī iespēja kaut ko vinnēt loterijā? Es kā 20% no 100. Ļoti maz. Vai ir dzirdēts un redzēts satikt cilvēks, kurš ir vinnējis? Kaut ko, būtiski, es domāju. Mamma mašīna vinnēja. Kā tas bija? Super bingo viņa griez un tā vinnēja. Vai sen jau? Pirms kaut 2 gadu atpakaļ. Kāda bija šī sajūta vai ticēja? Tā laba sajūta bija, bet dārgi sanāca nauda. Tātad vecāki piedalās super bingo. Jā, vienreiz piedalījās. Vienreiz un ar to Jā, pietika. Jā. Laime, veiksme. Jā, veiksme, laime. Tāda. Nu, un, teiksim, erudīti cilvēki cenšas tikt pie laimesta erudīcijas spēlēs dažādās, ko var vērot masu medijos. Vai tas ir interesanti? Jā, noteikti ir interesanti. Kam tas patīk, tas to dara. Un cik saistoši, teiksim, tavai paudzei skatīties šādas spēles, nevis piedalīties? Es tā īpaši nestos, nav laika. Jūsu attieksme pret loterijām, visādas jau viņas ir mūsdienās. Tā ir vēl tā naudas izmešana. Tik daudz laimes nav līdz nāca šūpuli, lai tur kaut ko vinnētu. Vai ir dzirdēts kāds no jūsu paziņām, kurš kaut ko ir vinnējis? Jā, ir vinnējis, ir dzirdēts, bet tas ir no visiem tiem, ko spēlē, tas no 100 varbūt tur 1000 vinnē, tikai kaut ko nebūtu. Tas tā. Kā sirdsprieks, jā, bet nekas saprātīgs tur nav. Vai jūs domājat, tur ir jābūt kaut kādai intuīcijai vai kam, lai vinnētu? Tur vienkārši tīrai veiksmē. Tur ar intuīciju neko nevinnēja. Tā, ka draudz, papēžies virsū. Neuzbrauks. Un, teiksim, erudīti cilvēki pie laimestiem tiek arī dažādās erudīcijas spēlēs. Kā tās jūs vērtējat? Jā, tas jau ir savādāk, tas jau zināšanām ir balstīts nevis uz veiksmi. Tas jau ir bišķi nopietnāk, jā. Un, teiksim, jūsu vērtējums, lai uzdrošinātos piedalīties šajā spēlē, cik ilgam jābūt šim zināšanu uzkrāšanas posmam? Tur vajag pulku. Tie ir vismaz pāris gadā nopietni, tai pašai spēlē vajag pasakot līdzi un tad vēl papildus kaut ko painteresēties spēlēt, tad jā, tad tur ir vērts. Bet tā uz dullu tur nav nozīmes arī. Mūsdienās vilinājumi iegūt lielo laimes dažādās loterijās ir ļoti plaši. Kā tu vērtē šādu lietu? Es domāju, ka tur neko nevar laimēt, jo tas ir pilnīgs pufās. Naudu izkrāpt no cilvēkiem tur. Es pats viņās arī nepiedalos. Kā ir ar draugiem? Ir, kas piedalās kaut kādas lētās loterijas, tur pērkas ir tādas kartiņas. Vai viņiem kaut kāds arī laimestāji bijis? Ir jau citreiz, ka laimē, bet, reti tad. Un tavu paziņu lokā pieaugušie, kā viņi dara? Nepiedalās. Arī tāds pats vērtējums. Jā. Un erudīti cilvēki par naudas balvām cīnās erudīcijas spēlēs. Kā tādas vērtē? Es nepiedalos nekādās. Bet kā skatītājs? Neskatos.